Īpaši šī diena bija Zaķumojuša pamatskolā, tāpat kā 28 pirmklasniekiem, kuriem šodien sākās jauna dzīve. Šis 1. septembris zīmīgs arī jaunajam skolas direktoram Igoram Grigorjevam. Ja kāds pirms pāris gadiem Igoram būtu teicis, ka viņš kļūs par skolas direktoru, tas izklausītos neticami. Viņš ir beidzis Rīgas ekonomikas augstskolu un, klausot sirds aicinājumam, pirms 2 gadiem nolēma izmēģināt spēkus iespējamās misijas programmā. Izrādījās, ka tieši darbs ar bērniem arī ir viņa misija. Pirms svinīgās līnijas Igora sejā uztraukums nav manāms, drīzāk rūpes par ikvienu skolēnu, kurš uz vietējo kultūras namu ieradās kā uz lieliem svētkiem. Arī tradicionālā direktora runa bija īsa, bet iedvesmojoša. Viņš skolēniem vēlēja veiksmi un izdošanos ejot pretī tik ļoti vērtīgajām zināšanām un izaugsmei. Spēju attīstīt savu intelektu un uztvert zināšanas Igors Grigorjevs vērtē augstu. Arī maziem bērniem ir jāsasniedz rezultāti. Protams, ka tam nav jābūt pārbaudas darba veidā, bet tā izaugsmē katram bērnam ir jābūt. Pirms 2 gadiem ar viņa prāt universālu ambīciju dabūt ārā no bērniem to, kas viņos ir, Igors Grigorjevs iesaistījās iespējamā misijā. Programma, kas talantīgiem cilvēkiem, kuri nav studējuši pedagoģiju, palīdz kļūt par skolotājiem, viņu aizveda uz Ozolnieku vidusskolu, kur viņš vēl arvien pasniedz ekonomiku. No Igora paspārnē ir Zaķumojušas pamatskola ar visai lielu saimniecību. Skolai ir pievienots bērndārs Sausaklītis, kopā apvienojot vairāk nekā 250 skolēnus un 50 darbiniekus. Igors secina, ka reti jauni cilvēki vada tik lielas iestādes, taču to, vai viņš ir veiksminieks, rādīšot laiks un darba rezultāti. Es redzu daudzas lietas, kuras varētu mainīt vai vismaz diskutēt par mainīšanu. Bet es esmu nolēmis mainīt šobrīd tikai 3 lietas, tāpēc, ka cilvēki diezgan vai spēs vairāk uzreiz uzņemt. Pirmās pārmaiņas jau pamanāmas. Bērndārznieku izglītošanā ieviests princips skolotājs seko bērnam, un rezultātā mazie bērni ir drošāki un mazāk raud. Kopā ar vecākiem uzsākts darbs pie skolas vērtību sistēmas izveides. Tiks noskaidrotas 4-5 rakstura īpašības, kam jāpiemīt dzīvē veiksmīgam cilvēkam, un paralēli mācību procesam skolēniem šīs vērtības tiks akcentētas. Es esmu izteikti tendēts uz augšupēju. Izteikti. Jā. Tas ir iemesls, kāpēc mani paņēma darbā. Jo es solīju, ka būs attīstība. Jo šī ir normāla laba skola. Šī ir laba skola. Jautājums ir, kur šī skola iet tālāk. Jaunais skolas direktors apgalvo, ka nākamajos 5 gados skola būs sasniegusi tās lietas, kas nākamo 3 mēnešu laikā tiks izvirzītas. Es redzu, ka mēs būsim daudz labāki tajā, ko mēs darām. Standarta izglītībā daudz labāki tajā, ko mēs darām, un pēc 5 gadiem, teiksim jau pēc 3 gadiem, mēs sāksim ieviest tādas lietas, kuras ir inovatīvas reģiona mērogā, noteikti varbūt pat Latvijas mērogā. Igors savulaik bijis praksē izglītības un zinātnes ministrijā un aktīvi darbojies studentu pašpārvaldē, kas ļauj uz izglītības nozari palūkoties no kritiska skatu punkta. Ir pastāvīgi pretēji soļi. No vienas puses mēs dodam atbildību, teiksim, nauda seko skolēnam, no otras puses mēs nedodam atbildību. Teiksim, gradējot valsts līmenī skolotājus. Līdzīgi kā savulaik Igors, šogad iespējamās misijas programmu uzsāk 18 jauni cilvēki dažādās Latvijas skolās. Laila Ludborža, Dzintars Spriņģis, Rihards Smelters, speciāli Latvijas televīzijai.